22. gada valsts eksāmens matemātikā optimālais līmenis 12. klase. Tekstu uzdevums. Novērotājs punktā A atrodas un redz torņa daļu CD 43 grādu leņķī. Ja pietuvojas tornim pa 100 metriem, tad jau viņš redz šo te torņa daļu 75 grādu leņķī. Zināms, ka torņa daļas DE attālums, lūk, šis te ir 1,5 metri no novērotāja acu līnijas līdz zemes virsmai. Aprēķināt torņa garumu CE, starp rezultātus līdz metru simtdaļām, gala rezultātu līdz metru desmitdaļām un trigonometriskās funkcijas starp rezultātus līdz 1000 daļām nopaļot. Un tagad ir maza viltība. Mēs zinām, ka AB vai BA ir 100 metri. Tas mums ir dots tekstā un attēlā. Bet tas nozīmē, ka mums ir jāievieš jauni punkti A1 un B1, starp kuriem arī būs 100 metri. Un līdz pat beigām mēs šo te lejas daļu nemaz neņemsim vērā. Mēs skatīsimies tikai trīsstūres novērotāja acu augstumā. Pirmais solītis. Nedaudz uzskicēsim kādu no trīsstūriem, bet tā ir tikai skice. C, D, A1, B1, 100 metri, 43 grādi, 75 grādi, taisnas leņķis. Un ja mēs skatāmies trīsstūri C, D, B1, tad leņķis DCB1, leņķis DCB1 būs vienāds ar, trīsstūri iekšējo leņķu summa ir 180, bet viens leņķis mums ir 90, mēs varam rakstīt jau par to 90, esam atņēmuši, 90 mīnus 75 ir 15 grādi. Tātad šo mēs noskaidrojam, 15 grādi. Tagad skatīsimies pilno leņķi, mēģināsim noskaidrot no trīsstūra C, D, A1. Tad leņķis DC A1 būs vienāds. Un šoreiz mēs ņemsim 90 grādus un visu lielumu mēs atņemsim 43 grādus un uzzināsim, cik ir viss lielais. 47 grādi. Atzīmēsim ar citu krāsu. Tas ir 47 grādi. Un tagad mums interesēs šis te maziņais leņķītis. Trīsstūrī B1, C, A1. Mēs meklēsim leņķi B1, C, A1. Šo te oranžo leņķīti, kas būs vienāds ar leņķis DC A1, lielo lilā leņķi, mīnus mazo leņķīti DC B1. Un ja skatās grādos, tas ir 47, mīnus 15 grādi, ir 32 grādi. Tātad mēs šo esam noskaidrojuši, šis ir 32 grādi. Ko ar to mēs tālāk darām? Pārējām pie otra soļa. Pārzīmēsim tikai trīsstūrīti B1, C, A1. Apmēram un schematiski.
Zinām, ka šeit ir 43 grādi, zinām, ka šeit ir 32 grādi, un zinām, ka pamats mums ir 100 metri. Nu, ko ķersimies pie sinus teorēmas. Sinus teorēma formula lapā, tad mēs paņemsim tikai divas vienības no šī visa. Tā vēlreiz, mala A pret sinus alfa ir vienāda ar malu B pret sinus betu. Mala pret dalīts ar sinus no pretējā leņķa. Un ja mēs tagad paskatāmies, kas mums šeit ir sanācis, tad 100 pret sinus no 32 ir vienāds ar, un mums būs sapnis lēnām pietuvoties un atrast šo te malu CB1. CB1 pret sinus no 43 grādiem. Nu, un šis te CB1 ir vienāds ar 100 reiz sinus no 43, vienkārši izsakam no iepriekšējās vienādības, pret sinus no 32. Un pagaidām mēs ar viņu neko nedarīsim, lai pārāk ātri nesāktu nopeļot. Un tagad mēs varam beidzot ķerties pie torņa augstuma un meklēt jau citas vērtības. Tagad mēs atgriežamies pie taisnliņa 3 stūra, tā, kas bija šeit pa kreisi. Un ko mēs šeit zinām? 15 grādus mēs izmantosim, neizmantosim, nebūs vajadzīgs, jo mums ir šobrīd zināms CB1, lūk šī te izteiksme. Un viņi ir pret 90 grādiem. Ko ar to var izdarīt? Tātad 3 stūrī CDB1, DC pret sinus 75 grādiem ir tas pats, kas CB1 pret sinus 90 grādiem. Tātad DC būs vienāds un izsakām CB1 reiz sinus 75 dalīts ar sinus no 90, kas īstenībā ir vienāds ar 1. Un tagad mēs visu šo izteiksmi ievietosim CB1 vietā un iegūsim jaunu izteiksmi. Simts reiz sinus no 43 dalīts ar sinus no 32 grādi un reiz sinus no 75 grādiem. Varētu jau rēķināt aptuveni uz kalkulātoru katru šo te sinus 0,682 reiz 0,966 dalīts ar 0,530 un noteikti aptuveno vērtību, bet pamēģināsim uzreiz ar kalkulātoru vienā solī to paveikt. Ieslēdzam zinātnisko kalkulātoru 100 reiz 43 sinus reiz 75 sinus dalīts ar 32 sinus ir. Un pierakstam rezultātu 124,31. Metri.
Bet mums bija zināms, ka torņa augstums EC ir DC plus 1,5. Ir šis 124,31 plus 1,5 metri, kas bija acu augstums. Un mēs iegūstam 125,8 metri. Un bija teikt šo rezultātu noapaļot līdz 10 daļām, tāpēc ir viena zīme aiz komata. Paldies par uzmanību!